Čau visiem. Nekur neesam pazuduši. Zinu, ka ļoti reti tagad sanāk kaut ko ievietot. Tā kā es saku, paveicos tie pašā sākumā. Tie, kas gribēja ļoti daudz sekot līdzi, un es dalījos ar ļoti daudz sīkumiem. Un tiem, kuriem nav slinkums, vienkārši paritiniet, var uzslēgt uz bildītes vai video, nav obligāti jāritina visu čats. Var vienkārši uzslēgt uz vienu video, un tad viņš izlaidīs tos čatus, bet tikai rādīs video un bildītes, kas ir vietots iekšā. Es pati to nesen atklāju. tāpēc, jā. Nu, lūk. Un, jā, taisās stiprais ķiploks. Parastam pie ķiploka vienmēr klāt ir vai mango vai ananās, jā, un tad, lai cik tas ķiploks viņš būtu spēcīgs, viņš tā kā neskaitās, tas tīrais ķiploks. Nu, lūk, tad šobrīd es sajūtu to kulminācijas mirkli ķiplokam, un taisās. Kaut gan tur ir gailens klāt, jā, bet gailens jau arī, tu vari likt klāt gailens un krustuliņus tad, kad ķiploks jau ir spēcīgs, un viņš uz to vilka. Un tāpēc šobrīd, tā kā jau no tvertnītes 6 pudelītes jau ir rezervētas, tad praktiski es varētu tiem, jo es zinu, kad kāds man krāsa, laikam, kad tos varēs izmazgāt. Jo es zinu, ka kāds man ļoti prasīja, bet es vairs neatceros, kurš. Tā kā tam, jo teica Kristīna, tad, kad tev ir 100% ķiploks vai velk uz to, vai tāds spēcīgs, lūdzu paziņo, bet es nevarēšu vairs atrast, un es esmu piemirsusi, tāpēc, ja kāds mani dzird, tas, kas dikti gribēja, tad uzrakstiet privāti, un vēl droši vien, ka dažas pudelītes varēs rezervēt. Jā, tā kā, jā, bet, nu, dodat laicīgi ziņu, jā, jo ziniet, kā ar tām atmosfērām arī ir tā, ka es jau ielikšu bildīti, es ieju savā virtuvē un smaids līdz ausīm, jo visas 3 tvertnītes darbojās. Tas nozīmē, ka ir labs darbiņš ir padarīts. Jā, kā man es daudz atkal ar jums runāju vienatnē, klusībā, jā, fotografēt man nepatīk. Filmēt kaut ko un likt, vai arī lūgt cilvēkam drīksteni nofotografēt, jā, lai tikai ielikt. Jūs zināt, es esmu diezgan liels vienpatis un pieņemu es jūs, kā saka, sirds pret sirsneņu. Tā es pagaidām sevi vairāk izjūtu, jo tad, kā saka, visa mana būtība tikai jums, jā, ja mēs runājam viens pret vienu. Jā, un tas ir šī sieviete, sveiciens. Laila. Jā, jauki parunājām ar mīļu, gaišu dvēselīti. Un saka, jā, es domāju, ka tev virtuve ir lielāka. Tagad es zinu, kur viss top un vitrīna man likās, ka tev var milzīgāk ir. Bet es saku, nē, viss te kompakti notiek. Es saku, te ir tā virtuve, kur viss radās. Jā, kaut ko es vēl gribēju pasacīt, man izsita mazliet, pati sevi izsita. Sāk runāt par ķiploku. Nu jā, pats svarīgākais bija šis ķiplociņš. Jā, bet kaut ko par atmosfērām. Jā, pati sevi aizvedināju atpakaļ aiztenu kamolīti. Šo 2 gadu laikā ir bijis tā, kad šie novērojumi, protams, ir labi, ka atmosfēras, tiem, kam ir tvertnes, klausieties ar abām ausīm vaļā. Tiem, kam nav tvertnes, tad jau varat slēgt ārā. Jā, atmosfēras kāp ļoti strauji, pieņemsim, paiet 6 stundas un jau 8 ir. No vienas puses tas ir labi, tīpaši, ja tikko iegādāta tvertnīte, viņi ir mājās, tas nozīmē, ka viss ir izdarīts pareizi, baktērijas pareizās. Bet tad, kad jau jūs ilgāku laiku taisat, ir jāskatās. Tas ir īstenībā tāds bīstams trikī momentiņš, jo, ja šausmīgi ātri kāpi, tad kā mēs par 2 gadiem arī runājot ar cilvēkiem, tad varbūt vilkt uz brāgas pusi, jo tad ir kaut kas, kas viņiem ļoti nepatīk, un viņi ir ļoti strauji. Tas tāpat kā cilvēks tikko sāk dzert enzīmus, un enzīmu iekļūstot kuņģzēnu traktā, cilvēks ir, jā, kas te notiek? Un tvertnītē ir tāpat, jo tvertnīte jau ir kā kuņģzēnu trakts, viss tumšs, silts, jā, tikai bez, jābūt viņai tā kā tīrai ir. Bet ja tur jau ir iekļuvušas kaut kādas
ne tādas baktērijas vai kaut kāds auglis vai pelēņums ticis, tad ļoti strauji viņām jātiek galā ar to. Un jo vairāk viņas to spirtu tur izdalīs, tad var tāds jau nevisai dzēriens sanākt. Vislabāk, ja viņas kāpj vienmērīgi, ja pieņemsim pēc diennakts ir 8 atmosfēras, tas ir izcili, palēnām. Ja ķiplociņam stiprajam, jo man bieži tā, ka es no rīta nāku un tad ir tāds prieks ieraudzīt, pieņemsim, ka ķiploks, viņš uz 4 panākt ir pakāpies, yes, jā, jo dažkārt arī ķiploks, jā, vai kaut kādi citi specifiski fermentiņi var nekāpt, un tu skaties jau diennakts ir, un tur ir, nezinu, 4, jā, tad nav forši. Tad liekas, kas tur noticis, jā, varbūt kaut kāda tehniska vaina, bet tas parasti arī ir ātri labojams. Un praktiski, jā, mums te visādi stāv mājās, tad kāds kaut ko noņem, kaut ko atdod, kaut ko vajag pielabot. Jā, bet praktiski tehniski ļoti maz problēma ir bijušas. Ja viņas ir, tad tās ir tāds parasti blondīņu vai iesācēju. Izlaidās kāds pāri debesīs. Nu, lūk, tā kā tādi vēl pēdējie mani ieteikumiņi. Jā, uztaisījām beidzot zaļos griķīšus burciņās. Ēdam un priecājamies, jo tam arī nebija laika. Visam jau vajag laiku, jā. Tā kā tā, mīļie. Ieteikumi par atmosfērām, ieteikumi par fermentiem, un tātad, ja kādam velk uz ņipro ķiplociņu, kur vēl ir klāt gailenes un krustnagliņas, tad dodat man ziņu. Tā kā tā, lai visiem jauka diena.